iemesls, kādēļ viņš nekad īsti nav uzstājies, vienmēr ir izvairījies. Es uzdevu viņam dziļāku jautājumu, kāpēc tu man vienmēr saki nē, un viņš atzinās, ka iemesls ir tajā, ka viņam ir bail, ko jūs padomāsiet. Un tāpēc īstenībā tapu šī tēma šim pasākumam, jo bail, kad tu nenorunās tik labi, cik tu vari norunāt man mājās, bail, kad varbūt neizteiksies, es nezinu, kā īsti ir bail, bet es saprotu, jo retāk tu kāpsi, jo varbūt tu nekad nesāksi uzstāties šeit, kā tu uzstājies man tajā kabinetā 1-pret-1 mentoringā ar manām komandas meitenēm, un tev ir nenormāli liela jauda. Un tas, kas esmu es, ir pateicoties tam, kā tu kaučo mani katru vakaru. Un es gribu, lai tagad tu kaučo katru sievieti, katru vīrieti šeit, jo tev ir daudz vairāk. Aplausi. Es arī pārēju savas bailes, un man tik tiešām ir nenormālākās bailes uzstāties. Es varu 1-uz-1, es varu, kad ir mana komunija, jā, bet cilvēks, kurus faktiski pirmo reizi redzu, man ir tās sajūta, prāts. Maksimāli man gribās iedot katram to pievienoto vērtību. Man gribās, lai katrs no jums, kas aiziet no šī pasākuma, vienmēr domājis, lai to atziņu, to ideju jūs paņemat un reāli lietojat, lai tā ideja nav kaut kāds skams, bet reāli noderīga. Jā, un to man reāli gribās. Un tāpēc varbūt neesmu uzstājies, jo vienmēr likās, ka ārpats varbūt tās neesmu tik jaudīgs. Un joprojām varbūt tā domāju, bet esmu pieņēmis lēmumu to kādā veidā mācīt, uzstāties, un man liekas, tā ir superīga iespēja. Tāpēc dotajā momentā mums būs tādas 6 atziņas no mūsu attiecībām, jo mēs esam jau laulāti, faktiski ir 9. gads. Liekas, tikko mēs apprecējāmies, bet jau 9 gadi, kas, manuprāt, ir diezgan daudz. Un mēs to esam visu darījuši jau ar biznesu kopā. Pirmais jautājums ir, vai otrs ir jāvelk. Šis diezgan ir aktuāls jautājums katram ikvienam, ar ko esmu sastapies, arī dāmas man arī jautājuši, kad mājās ir šis vīrietis, kurš īsti negrib iesaistīties lietās, un tad jāsaprot, vai tiešām viņš kaut kādā veidā jāmotivē. Kā tu to skaties? Vai man ir jāvelk? Mums bija attiecībās tāds periods, kad es ručīju ārā visu, ja es tā jutos, kad lielāko ietirgojumu vilku es, un man kā sievietē ļoti patikās to pateikt. Man ļoti patikās skarbākās situācijās to izcelt un sāpināt otru, pasakot, bet es taču daudz strādāju. Tā kā es taču taisu to ietirgojumu reāli. Un katru reizi, kad nebija pa manam prātam, kad viņš varbūt sāpināja kaut kādā brīdī mani, man gribējās viņu ar šo iedzelt, jo es īsti nezināju, ko citu vēl man iedzelt. Un es ņēmu to lielāko trumpu savās rokās ar to, kad es taču taisu to ietirgojumu. Uz manīm taču visi tie sociālie tīkli, tā kā turās. Un mainījās viss, manuprāt, tajā brīdī, kad es nolēmu strādāt vairāk pie sevis, un man īstenībā es saguru vilkt tevi motivēt, aizkarot tevi, es jūtu, ka tik un tā nekas nemainās, strādājot viena pati, atkal nekas nemainās, un es nolēmu, hei, labi, ja nekas nemainās ne tā, tad es vienkārši pucēšu savus kedus un turpināšu būt spēcīga es, Elīna. Jo mēs aprecoties nebijām solījuši, ka mēs mauksim vienmēr divītī. Ka mēs abi divi būsim torpēdis. Tad kāpēc tagad es to no viņa sagaidu? Jā, kā ir šeit problēma, ka tu velc partneri, tu kļūsi par treneri un nevis par partneri. Un tas ir, kad dzīvo tā, lai tas otrs cilvēks jūt no tevis to atdevi, to pienesumu, bet nekad neliec justies no otram cilvēkam sūdīgi. Un mums ir bijuši etapi, kad mēs sākām uzņēmēt darbību, es biju nenormāli iededzies. Es meklēju fabrikas, meklēju, kā uz kurieni tikt. Es meklēju, kā mēs varētu saukties, kāds mums būtu brandings. Tas tajā laikā, kā es to sapratu, jā. Un Elīna, viņa bija ļoti jauna, bet es viņai ļoti ticēju. Vienkārši šī pozīcijā es to cilvēku nepušoju uz to, ko man gribētos, lai viņi dara. Jo mēs esam bišķiņi 2 dažādi raksturi. Elīna vienmēr ir tas cilvēks, kas viņi māk iedzelt. Jā, tu tagad man šī, vai es paskaties, cik daudz esmu izdarījis, un to neko neesmu izdarījis, jā. Tu šodien izdarīji. Jā, mēs pie šī jautājuma pietursimies, jā. Mums vēl daudz jautājumu. Bet jā, šis ir vienkārši šausmīgs jautājums, jo tajā posmā, kad varbūt tās viņa nedaudz atgājas no jau Indiju,
Es meklēju iespējas, kā es varu vēl nopelnīt. Bet par to es šādi padalīšos, un tad mājās atnāk, kad man Elīna vienmēr šis jautājums, ko tu šodien izdarīji? Un tas nebija labā nozīmē. Tas bija vienkārši, lai es sajustos sūdīgi, jo es saku, tās šodien nomainīju automašīnai riepas. Jā, tikai. Viņa kā 6 no rīta piecēlās, tā vēl 9 vakarā ir mājās. Bildēšanās, filmēšanās, ar komandas darbs, tur kaut kādas izziņas, saziņas, un, protams, ka tas viņai kaut kādā veidā bija nepatīkami. Bet arī man bija nepatīkami saņemt šādu jautājumu. Viņš pateica man 5 komplimentus, jūsmodams par mani mājās vakarā, cik es krūti norunāju, kad gan iekšēji kā es jutos, es zināju, ka kaut kur es sūdīgi. Un tā kā, un es skatos, viņš man to nepamanīja. Es man bāzam, šis arī tik labi norunāju, tā kā, jā, šis labi. Un tad viņš pateica vienu piebildīti. Jā, bet redzēt, viņš sasaustījies, tā pirmā daļa uz 15 minūtēm bija tāda, bet viss pārējais reāli. Un es sapratu, ka viņš māca tik kruta pamācīt, ka nevis es to aizķēru tik sāpīgi, bet viņš to ietērpa aiz daudziem komplimentiem. Un es tā kā izkusu, jo man liekas, bāc reāli zinīgi labi norunāja, un to vienu lietu, kas tomēr nebija laba, es zināju, ka viņa nebija laba. Bet viņš to pateica baigi tādā mīlestībā, un es aiz haipa nodomāju, pats nākamreiz es labāk norunāšu. Un tas mani nomotivē nākamreiz censties. Bet kā es parasti daru vīram, patiešo, negribu sūdīgi, ne? Jā. Katru reizi, kad nav nāca biznesa ideja, nē. Es drīkstu vakarā izdarīt, nē. Es gribu, nezinu, aiziet uzspēlēt fūzi ar čekiem, nē. Un tie brīdī es sapratu, hei, tas nav normāli. Jā, tas jau man automātiski notikās. Nu, jā, tas nav tikai tavs princips, tas ir tavs ego, ka tu esi kaut ko iedomājusies, ka nē, šitā nebūs prāta. Mums ir ļoti liels arī piemērs, man patīk nekustamā īpašuma. Mums ir ģimenē jau 5 dzīvokļi, kurus mēs īrējam izdevīgi nomā. Un es jūtu, jā. Un mēs to visu gribam attīstīt. Jā, tas ir fans, tā ir mana sirdslieta. Un mums vienmēr, kad mēs tikai ejam pie šo tēmu, aizskaram, jā. Tad es redzu, ka Elīnai acis pilnīgi aiziet otrādi, jo viņi nesaprot to tēmu, viņi negrib iedziļināties, jā. Kaut es viņai rādu, kur ir šitādi dati, mums šitādi rezultāti, mums viss sanāk, bet viņi negrib iedzināties, un tas ir tas viņas ego, kad vienkārši ne, un viss. Jā? Mēs tur nav netērēsim. Mēs kredītu neņemsim. Bet atkal, es no savas prizmas kaut skatos vienmēr uz tām lietām, kad Elīna kaut ko jautā, vai kad viņa grib kaut ko, vai vēl kaut ko, es vienmēr, man tas neieslēdzas ego, man ir vienkārši, kad es gribu šim cilvēkam palīdzēt. Es gribu, ja tev ir tāda doma, ka tu gribi veidot šo pasākumu, tā esam. Cik viņš maksās? Jā, kā vispār likt, lai vīrietis sapistās, lai vispār vīrietis cienīgi sāk savu dāmu, savu sievieti. Tu zini kā, pirmkārtam jau negušot savu veici, jo mēs esam noteikti pieraduši, katram ikvienam ir veids, ko jūs gribat visu laiku zāļiet, kaut ko aizrādīt, kaut ko pateikt, jā. Viņam ir jābūt vecim, jā, viņam ir jābūt vecim. Tas, kad jūs ar savu, to, kad jūs jau nodalīsiet laiku, ka tev ir savs laiks, tev ir savu vietu. Elīnai rīts, viņai ir ļoti svarīgs, viņa koncentrējas uz darbiem, es pilnīgi redzu to, ka viņa tagad man neko vispār par nesaka. Viņai ir savs stūrīts, man ir savs stūrīts, un pirms tam man nebija savs stūrīts, es to nesapratu, es vienkārši mācos no šī cilvēka, es redzu, kā viņš attīstās, un man pašam sagribās arī mainīties, saproties. Un no viņas enerģijas man tā kā ir vēlme arī izprast lietas, man arī tagad laiks ar sevi, es lasu grāmatu, es sportoju katru dienu, jā. Nevis tāpēc, ka man ir baigā motivācija, bet es zinu to, ka es vienkārši labāk jūtos. Jā? Tikai pateicoties viņai, kad es redzēju to, ka viņa to reāli dara katru dienu. Un nebija tā nauda, ka tu beidzot sāks sportot, ka tu sāks veselīgi tur uzturēt, un tā tālāk. Jā? Tikai dēļ to, ka ir man blakus reāli piemērs. Un tāpēc jums jāpadomā, vai jūs mājās kā piemērs savam vīram. Jautājums? To mēs padarināsim nākamajā jautājumā. Jā. Tālāk. Kā runāt šeit no fišu pozīcijā? Kā runāt, lai cilvēks neaizvarās no attiecībās? Man liekas, ka man to ļoti labi izdevies attiecībās izdarīt, ka tu aizveries. Viss. Es reāli tevi zāģēju brutāli. Un es domāju, ka tā ir atbilde, kāpēc tu negribēji iesaistīties vairāk ar Lindiju, kāpēc tu negribēji filmēties video,
katru reizi, kad mēs redzām kameru, viņš nevarēja saņemties, jā, tur es nevaru. Kā tu nevari? Kā tu vari nevarēt? Un es jums tagad saku tā, kāds reāli bija no malas, mans katrs kolēģis ir liecinieks, kā tu nevari? Vai saņemties? Es zinu. Un šī bija tāds, ka viņš pateica, Eta, tu dirst, es čista nepilnēšos, un tā bija mana vaina, kad es nemācēju citādāk. Jo man tas likās pašsaprotami. Es to daru, kā tur bija. Bet tagad, hei, gribu filmēties, negribu nefilmēties, man būs labi tā vai tā. Tu gaidi no viņa to, ka viņš vēl nav gatavs. Bet, ja jūs sievieti būsiet pašpietiekamas, man ir vienalga, gribu tu filmēt video vai negribu. Es viņu uzfilmēšu arī bez tevis, un viņš būs tik afigents, es atradīšu vēl kādu kopā uzfilmēt. Mēs reizēm sagaidām, ka viņš darīs, bet viņš nav vēl tam gatavs. Un tāpēc es sāku vairāk pulēt sevi, ka man ir labi ar tevi vai bez tevis. Un tas skan, tā, jūs šeit precēti. Nē. Es dzīvoju ar tevi tā, it kā es varētu dzīvot arī viena. Es esmu tik pašpietiekama, bet es tevi mīlu un es gaidīšu no brīdi, kad būs gatavs. Tikmēr es turpināšu gadīt. Tu pavilksies līdz vai ne, bet būs ok arī tā, es tevi tik un tā mīlēšu. Ir bieži visāk tavas ambīcijas ir augstākas par manām ambīcijām. Bet cik tas ļoti ir bojājis mūsu attiecības. Tāpēc es teicu, hei, ja ir iespēja, ja mūsu nākamie pasākumi nākat kopā, braucat tikties ar draugiem kopā, ja ir iespēja apmeklēt kaut kādas apmācības, jebko, kas ceļ, kas tu zini, ka cels tavas ambīcijas, esat kopā. Vienalga, es matiem, es zagiem vienam interesē, otru neinteresē, vai šajā reizē aizēm tur, kur tevi interesē, pēc tam aizēm, kur mani interesē, ja jūs kā čāji skill un jums aug ambīcijas. Jo, ja Naužs būtu aizbraucis uz ballīgu, uz zinām konferenci, viens pats, viņš uzskata šādas savas ambīcijas, un par ķim, es mājās ar tādu sēžu, man šo jāstrādā. Un viņš atbrauc ar pilnīgi citu funktieri. Un viņam liktos, ka viņš mani velk, un es viņu tieši otrā draudu atpakaļ, jo es neesmu uzskatījis šīs ambīcijas. Tā kā šīs ir ļoti svarīgi, nevis aiziet vienkārši popcīgi pārējais mums kino, jā, bet ka tomēr šīs ambīcijas pēc iespējas kačājās kopā, ir iespēja atrast, ko darīt kopā. Nu nav tā, kad nav. Bet, ja viņam būtu savas ambīcijas par Elīnu, viņš grib Elīnu house, viņš grib tur nobrendot visus maisiņus, un te Elīna sēž, pat neiesaistās tajā, un viņš man pateica, Elīna, 10 štuks jāiegulda Elīnī maisiņos. Es viņu pateicu, šo. Vai mēs sastrīdētos? Protams, ka sastrīdētos. Nu, man atbildi būtu jā, kad ir jākačā ambīcijas kopā. Jā, nu kopā viņas jākačā, bet kā jau mēs sākām, atceries, man bija liels izrāviens. Jā, man bija liels. Tu bremzēji. Jā, bet es tev neliku sajusties, lai tu jūties sūdīgi. Jo galvenais ir kās, tad, kad mēs ejam pa priekšu savam partnerim, nekad nevar būt tā, ka tu, kad skaties uz apakaļ, viņiem saki, būsies, jā, nu kāpēc tu nevari pievilkt, jā. Viņš savā pozīcijā, skatoties savu partneri, jūtīsies, ka viņš nederīgs. Ka es neesmu cienīgs varbūt tādu partneri. Ka man varbūt tās jāskatās ir kaut kāda sieviete, kas varbūt tās šeit, vai aiz muguras man ir, jā. Tā nevar būt. Tavs galvenais ir rekord. Tu esi priekšā, tu maksimāli centies hop, jā, un viņa atkal mani hop, un viņa atkal hop, un tā mēs ejam vēl pa dzīvi. Tikai vienīgi tā. Jā, un galvenais ir maksimāli būt cieņai vienam pret otru. Cieņā. Nekad nebūs ideāli. Nekad. Katra diena ir problēmas, īpaši uzņēmēja darbībā. Tie, kas zina. Bet mēs cienam, mēs respektējam, mēs atbalstam. Tāds nav visiem ļoti bieži esmu arī izrādījis necieņu savu vīru. Arī kolektīvā. Atļaujoties pateikt kaut kādu frāzi, kas otru meitiņu acīs īstenībā parāda to, ka es viņu necienu. Nu, tā kā atļaujoties izspraust ārā tur kaut kādu, tur es nezinu, es esmu arī bieži pasūtījis. Nu, tā kā, un es saprotu pēc tam, tas īstenībā nebija par to, ka man bija jāuzvar tagad šajā sarunā, kā es īstenībā parādīju visām, kad es viņu īstenībā necienu. Vai es esmu atbildīga par tavu laimi? Es man nefinēju. Nu, es negribētu būt atbildīga par tavu laimi. Es laikam biju sagurus kaut kādā periodā par to rūpēties. Un es sapratu, ka, ja es būšu laimīga, tad es nebūšu tik ērcīga, es nebūšu tik nepatīkama. Un varbūt man sāks mīlēt vairāk. Jā, es pilnīgi arī piekrītu šim te, ka tev nav kā partnerei jābūt atbildīgai par savu otru partneri. Jā? Tev nevajag viņu maksimāli tur kaut kādā veidā būslot, lai viņš tagad ņem un dara, jo tu esi bijuši šajā pasākumā, tu esi daudz ko ieguvusi, un tagad viņiem tas pēkšņi ir jādara.
tev ir maksimāli jādara no sevis viss, ko tu šajā pasaulē piemēram iegūsti. Tu dari savā ikdienas rutīnā, savās lietās un tici, lūdzu, ka viņš to saredzēs un viņam sāks arī interesēt. Nu, tā kā, jo tas bija ar mani. Jā, es redzēju, kā Elīna ceļās 6 no rīta, kādu viņa dara pienākumu. Tas, un man pagāja reāli 2 gadi, kad es sapratu, ka nē, es arī gribu veidot kaut ko arī savu, es man gribu lasīt arī kaut kādu šādas tikšanos pasākumus, gribu filmēt, gribu darboties ar sevi, sports un vispārējais, jo tas man jau pēc tam liek justies kā vīrietim, kad es arī no sevis varu iedot. Jo tajā momentā, kad cilvēks man cenšas kaut ko mācīt un teikt, ka tev jādara šis, es jūtos sliktāk, un es jūtos nepilnīgi, un es nevaru dot tālāk. Un viņi man saka, tagad iefilmēt tos video, bet esmu reāli tukšs, jo es sevi necienu, es pie sevis nestrādāju. Un es pat ziniet, kā darīju, es cēlos 6, un es redzēju, ka viņš arī grib tā kā celties no rīta, jo viņam 7 modinātājs skan. Un es domāju, ka mans laiks vēl nav beidzies, es negribu, ka cēlies. Un es jums slēdzu ārā modinātāju. Kā to var izdarīt, tad, kad skan modinātājs, otram var uzmīkstināt. Un uzmīkstināt kaut vai sekundi, nobrūk modinātājs, viņš vairāk neskat. Un pēc gada viņš man tā, ko tu man slēdz ārā to modinātāju, es arī gribu celties kā tu? Un būt produktīvs. Es domāju, ko nemīram, čuči, viss kārtībā, tavs laiks kādreiz pienāks. Un es to teicu mīlestībā, jo es tiešām negribu, lai viņš iztraucē, lai man ir laiks sev. Un tu paroties līdz. Viss pa lielam, jā, attiecības ir līderības tests. Ja tu vari būt līderis mājās, tu vari būt līderis visur. Jo es piekrītu, ka jebkas, ko mēs savā dzīvē darījuši, visi biznesi, tikai tāpēc, ka mēs esam vienoti, tāpēc, ka mēs esam viena komanda. Un ja mums kaut kas atšķirtos, kaut kādas savas prizmas, un mēs neļaut viens varam attīstīties, mēs nebūtu šeit, un mēs šeit nesēdētu. Jā. Ir, protams, ka viņai bija šīs kartpunktas savādākas, kā viņiem nepastavām īpašumu, jā. Bet es cenšos aiziet ar to sārunu pie viņas, lai to saprotu, ka man tas ir svarīgi. Ka priekš manis tas ir svarīgi, kad es to gribu darīt. Jā. Tā vienkārši ir jāpieņem tas. Jā, saprot. Tā, paldies par šo te. Par jūsu uzmanību. Jā, tā.